interesanti sarunā. Tu man uzticīs. Jāpanāk. Tad šis ir tas moments, kas ir interesants. Ja tev jādabū kontakts ar cilvēkiem, kas ir ļoti dažādi. Viņi var būt pat jauni, viņi var būt agresīvi, viņi var būt ļoti dumi, visādi viņi var būt. Ja? Un tavs uzdevums ir panākt, un tas ir treniņš, tas ir izaicinājums. Katrs nākušais konteksts ir izaicinājums, ja tev jāpanāk uzticība, sadarbība, un tos ir rezultāts, kas attīst no tām profesionālām iemaņām. Kā mūsdienās jauniešiem vajadzētu izvēlēties profesiju pēc tā, ko viņi jūt, kas ir viņa aicinājums, vai arī pēc tā, kas būtu nepieciešams Latvijas labā, un vai kādai paaudzei, piemēram, mums vajadzētu upurēt tā kā sevi Latvijas valsts labā? Upurēt vajag strādāt valsts labā. Upurs ko nozīmē? Es vienkārši atdodu sev, bet, kā pasaka, tas ir viss. Ja es strādāju, ja es rādu kaut ko, ja, tas dos vairāk valstī. Pašai dotas vairāk, ja. Nedrīkst uztvert dzīvi kā upuri. Tā ir jūsējā dzīve. Jūs jau pat atbildējat uz to jautājumu. Nu tad kurš paprasīs vēlreiz? Ja jūs jāsadod. Pieprasījums, liela alga, laba karjera, viegls darbs. Darbs, kas man patīk. Kurš ir galvenais kritērijs? Man patīk. Nu, kas no jums ir nav problēmas? Man te tik atrast to, kas patīk.